Es speciāli Tas ir izvilku. vilkme, vai ne? Taisīja Jā, laivu. jā. Klausies, vienu sekundi es uzrakstīšu komentāru sievišķība vs vīrišķība, jā? Un piespraudīšu, lai visi mūsēji to redz tā. Sievišķība vs vīrišķība, tā. Ar kļūdām, protams, vīrišķība. Tā. Un tagad man to komentāru jāpiesprauž kaut kā bija. Paga, tulīt. Pin koment. Viss. Tā. Nu, čau. Čau, es smējos. Es nezinu, vai es intuitīvi, vai apzināti, vai neapzināti, bet es uzvilku amorāls kleitu. Pat zemē. Man arī ir caurspīdīgs topiņš sarkans. Tā kā mēs te kaut ko centīsimies droši vien pierādīt. Vai ne? Ar saviem nedefinētiem egocentriem kaut ko pierādīt. Bet es domāju, ka mums varētu sanākt ļoti interesanta diskusija. Protams, es tev paprasīšu vispār, kāpēc tu par šo tēmu esi ieminējusies un izvēlējusies mūsu laivam. Bet es teikšu tā, ka te visdrīzāk būs tāda viedokļu kaut kāda dažādība, cita varbūt perspektīva. Mēs ar tevīm, ar definētājiem āģinas centriem, tāpēc iespējams mēs izskatīsimies kaut kādā mirklī ļoti fiksētas savā viedokli, bet tas ir mūsu talants, vai ne? Jā, šis noteikti. Kā man var dzirdēt siela kaustītes? Man laikam labāk patīk, ka es tev dzirdu austiņās. Var man dzirdēt? Es tevi ļoti labi dzirdu, bet vai mani var dzirdēt? Tevi var dzirdēt. Manās austiņās noteikti. var dzirdēt. Man liekas, viss ir kārtībā. Tā, nu forši. Klausies, man tev jāuzdod jautājumu. Jo mēs esam sarunājuši, ka mēs to laivu uztaisīsim pēc mūsu YouTube epizodes, kur mēs runājam par ārkārtīgo ģeneratoru vilkme, par magnētismo ģeneratoru, par to, kādus projektus uz šīs te vilkmes tu esi spējusi vispār realizēt savā dzīvē, un tas ir baltais pikniks, un tas, ko tu šobrīd dari, tu esi zīmola stratēģi. Arī tas ir tev projekts pēc vilkmes. Un mēs nevarējām apstāties un tā teikt, sarunājam, ka mēs uztaisīsim laivu, bet mēs it kā runājam par laivu, ka mēs taisīsim tur par to, kā tu spēj izturēt spiedienu, bet tad, kad es tev uzrakstīju, nu kā taisam, tad taisam. Nu, sievišķība varbūt un vīrišķība. Kāpēc? Īstenībā tas, man liekas, tas virziens aizgāja dēļ tā mana viena kanāla. Šīs kanāls saucās Power. Viņam bija garāks tas nosaukums. Gate of Power, ja? Spēka arhetips, mēs viņu saucam latviski, kas ir, tad es uzreiz pateikšu, es aiztaisīšu logu, pagaidiet, man tur kaut kas sārā. Sekundēs, tad pat esmu. Tā, baigi traucē skaņa. Tā, es vienkārši viesnīcā. 34, 57. Saucās Spēka arhetipa kanāls. 34. vārti atrodas sakrālajā centrā, un tas saucās dižā spēka vārti. Visspēcīgākie vārti, kas vispār varētu būt ģeneratoram, un jā, tas ir vēl turpinājumā ar kanālu, un otra puse ir 57. vienkārši nenormāli asa, dzīvnieciska intuīcija. Tāds, kā es vienmēr saku, sieviete Amazoni, vīrietis Tarzāns, jā, vienkārši izdzīvos viens pats, džungļos jebkur, pat ja neviena cilvēka nebūs apkārt, ļoti spēcīgi izdzīvošanas instinkti un arī spēks, tāpēc, ka izdzīvot vienam ir vajadzīgs milzu spēks, vispār arī fiziskais. Jā, nu tā, tas ir par to. Jā, turpina. Jā, nu un par cik mēs pieskārāmies vispār vakar mūsu tādā intro sarunā, saprotot, par ko mēs gribam parunāt. Mēs, protams, pieskārāmies manam bodygrafam un kaut kā tā saruna aizgāja līdz šiem te vārtiem, un tad es sāku stāstīt, ka vispār jau spēks asociējās ar vīrišķo enerģiju, vai jo spēks tas ir kaut kas, kas ir vairāk vīrišķīgs. Un te droši vien arī jāpaturpina, to tu labāk mācējies izskaidrot, bet es pēc tā savā tipāža esmu šis te rolmodela tipāžs, ja? Un es saprotu, ka tas nozīmē, ka mums ir tie periodi, ik pa 10 vai cik tur tiem gadiem, kad mēs ejam kaut kādus to savus procesus, kaut kādas tās savas transformācijas,
mēs kaut ko mācāmies līdz kaut kādam momentam, ka pēc tiem 50, tad mēs būsim tajā role modeli, tajā augstākajā laikam, tajā punktā. Palabot, jau ja nav taisnība. pieaugušākajā, tad, kad vairs nevajag mācīties, bet vienkārši dzīvot beidzot un būt mums visiem par paraugu. Nu, lūk, un tas man kaut kā diezgan forši sasaistās kopā, kad es neesmu vienmēr jutusies, protams, tā kā es tagad paužu, jo tiešām man ir pār 40 un jau vairāk pie 50, lai arī varbūt tā neizskatās, ja. Jā, es tiešām jūtu, ka es ļoti labi šobrīd esmu tādā savā kodolā, un es sevi saprotu, un es sevi jūtu, un es sevi apzinos, un man maz uztrauc, kā es tur iedaros vai neiedaros, vai es tur patīku vai nepatīku. Es tā kā, primārā autoritāte, es esmu pati sev, bet tā nav bijis tā vienmēr. Tas ir, kāpēc es šo te vecumu pieminu, tāpēc, ka ir skaidrs, ja šo klausās dāma, kura, es nezinu, ir ap 30, pēc 30, ir tā, ka, kā saka, tas viedums nāk ar laiku, un tā sevis pieņemšana un tāda apzināšanās, man liekas, ka nāk ar laiku, bet pat atgriežoties pie šī spēka, es viņu vienmēr sevi esmu jutusi, un man ir bijis periods, kad man ir bijusi sajūta, kad es esmu vīrišķīga sieviete. Ko priekš? Jā, pabeidz, tad es tev paprasīšu par to vīrišķību, jā. Jā, vīrišķīga sieviete tiešais tā, kad es esmu jaudīga. Es varu realizēt to, ko es tā kā ieceru, kad man nav tā īpaši vajadzīga cita cilvēka palīdzība, ka es tieku pati galā, ka man baigi nevajag citus. Un visi šādas lietas, kas tā kā ir tāda sajūta, vēl man ir tā strateģiskā domāšana, ja, kas ir tā kā par citu tēmu, bet tas viss tā kā kopā samījoties, liek tev sākt domāt, bet es laikam esmu vīrišķīga. Un man pat vīram ir bijis tā, ka es viņam prasu, es saku, klausies, nav tā, ka es esmu baigi vīrišķīgā. Viņš smējās, viņš saka, kas trakais, tas ļoti sievišķīgi. Es saku, tieši tā kā kas. Bet viņš arī redz, viņš tā kā vīrietis skatās, viņš saka, tu esi skaista, tev ir skaists ķermenis, tu esi seksīga. Un viņš kā to tulko tā kā tajā savā, bet viņam atkal, viņam ļoti patīk tieši tas, ka man ir šie pašpietiekamība, kad es neesmu izšķīdusi kaut kā mūsu attiecībās, un patiesībā tas man ārkārtīgi skaists kompliments ir, un es atļaušos padalīties, bet bija kāda saruna mums, un viņš saka, tu man esi mūze, un es tā kā vispār to, tā kā atkal tas man bija tāds pārsteigums, es saku, ok, ko tu ar to domā? Viņš saka, ka viņam nenormāli iedvesmo tas, kā es pati eju to savu ceļu, kā es kā panāku tos rezultātus un apmēram rādu viņam, ka tā var būt, tas ir iespējams. Tā kā tu kaut ko ieceri, tu vienkārši ej, un man par cik kaut kā ir, kad es eju diezgan uz to savu vilkmi, un kā mēs zinām, tā kā iet uz vilkmi, tad tās durvis verās diezgan viegli, un rodās sajūta, ka, tu tik tā padomā, un tev tā viss notiek, ka man tajā vieglumiņā it kā viss tā notiek, bet tas laikam ir, es nevaru teikt, ka tas ir grūti, kā man iet, bet es kaut kā tieku cauri laikam tiem kaut kādiem tiem posmiem, kas ir varbūt tie challengīgākie posmi, un bez tāda baigā iespringuma, bet nevajag domāt, ka es nekad neiesprings, es arī iesprings, protams. Tā kaut kā. Kāpēc tu tā mēģini tā kā, tas šies ir interesanti, jā? Gribu izskatīties pārāk perfekta. Nē, tu nokautrējusies tikko no tā, cik viegli tev viss padodās, ka tu dzīvo pēc vilkmes. Nē, es jau arī dažreiz iespringstu. Tā kā nedomājiet, ka man viss ir dzīvot pēc vilkmes nenozīmē gulēt gultā un neko nedarīt. Dzīvot pēc vilkmes vai dzīvot sevi nozīmē katru mirkli dzirdēt savu ķermeni un bieži vien iet pret totāli sociuma standartiem. Iet pret savu galvu, pret savu prātu. Tas ir ļoti sarežģīti. Tā nav iespringšana, bet tas ir ļoti sarežģīti. Un tas ir milzīgs darbs ar sevi. Un tad, ja mēs ejam savu taciņu, it īpaši, ja mums ir nedefinēts ego centrs, kur mums nav jāliek mērķi, un mēs tomēr esam tik drosmīgi un atļāvušies iet un darīt tikai to, ko es gribu, tad viss reāli notiekās bez iespringuma.
ja, un cilvēkiem ar nedefinēto ego centru, kuri ir more or less ir iemācījušies dzīvot sevi, tiešām nāk viss ļoti viegli un vienkārši maģiski. Bet tas mūsu prāts, jā, un kā tu tikko, nē, nepadomājiet, es jau arī iespringstu, jā, tā kā nav jau tā, jā. Tu iespringsti, bet tas tā varbūt pat nav iespringsti, bet tu spēj dzirdēt sevi, un tas ir vismilzīgākais darbs. Un iet pēc vilkmes, tas ir prātam sarežģīti, bet ķermenim ir viegli, vai ne? Jā, un tas iespringums kā reiz rodās tajā momentā, kad es ielēju prātā, tad, kad atkal tur, mēs jau šo mēs brīnišķīgi izrunājām mūsu YouTube epizodē, tā kā kas nav redzējuši, man liekas, visi epizodi ir tieši par to. Mēs atgriežamies pēc tie vilkmes, vai ne? Kas tad svarīgākais ģeneratoram varbūt, bet par to mūzu, jā, man ir ļoti paticis tava vīru kompliments tev. Jo tad, kad mēs mācāmies cilvēki dizainu tādu step by step, jā, nevis lecam tur uzreiz visu un mēģinam sagrabt ļoti daudz informācijas, tad ir viens posms, kur mēs mācāmies par kanālu kontūrām. Un tev ir galvenais tavs kanāls, protams, galvenais, tas ir ģenerējošais kanāls, šīs te Amazonas, jeb spēka arhitīpa. Viņam ir tāda frekvence, jā, enerģija, ko tu izdali. Jā, no sava ķermeņa. Tu pat to nezini, jā. Bet mēs jau sarunājamies enerģijas līmeni. Mēs varam paklusēt vienā ar otru ar tevīm, jā. Bet patiesībā, jā, mums kaut kas notiksies ar tevīm ķermeniski, jā. Tu dabūsi no manas transformācijas, no tevis, un tavējies šīs te kanāls. Viņš dod, angliski mēs to saucam empower. Dod spēku, pastiprina citus cilvēkus, iet savu unikālo black sheep ceļu. Un tā, man Karina raksta, Darija, bilde rādās ļoti slikta, skaņa laba, vai internets ir ok? Es esmu viesnīcā pie it kā pilna interneta, bet varbūt citi uzrakstiet lūdzu, vai mana bilde ir izplūdusi. Tu man arī redzi izplūduši? Jā, ir. Negribēju pārtraukt, bet ir. Varbūt tās pamēģinu uz telefonu pārslēgties, reizēm tas palīdz. Bet, zin kā, godīgi sakot, pēdējos laivos, cik es gājus, vienmēr šis ir tas, kurš runā, tam bildi ir blūrā. Stulbi. Labi. Kā ir tā? Mēģināsiet auriski uztvert informāciju. Bildi nav svarīga, svarīga ir enerģija. Un tā enerģija ir pastiprināt, empower, jā, ļoti skaists vārds, dot spēku angliski. Tā ir atslēga, jā, tāds keynote cilvēka dizainā. Un sanāk tad, kad tu dzīvo sevi, tad tavs ķermenis, jeb tava visa darbība kā cilvēks, tu dod spēku citiem cilvēkiem, tu viņus pastiprini. Un tu viņus pastiprini būt tie, kas viņi ir, un tu viņiem dod spēku, dod drosmi. Starp citu, pirmām kārtām, tur ir vēl tāds interesants tieši tavā kanālā, ir pat nevis empower, bet pirmām kārtām tur sākās ar to, ka self-empowering, tāpēc tu esi tik ļoti spēcīga, ka tu esi tieši tas ģenerators, kurš jo vairāk es dzīvoju sevi, jo vairāk es esmu drosmīgāka, jo vairāk es esmu spēcīgāka. Tas nav visiem kanāliem self-empowering, bet tieši tavējam ir, jā. Pirmkārtām, tu sevi self-empower, ja, un tāpēc, es nezinu, ja tu aiziesi līdz tam stāvoklim, ja, ka tu tiešām katru sekundi dzīvo sevi, tad ir tā, ka varbūt tu vispār gulēsi tur stundu vai 2 vai 3 diennakti, tāpēc, ka tev ir visu laiku ražosies tā enerģija. Lūk, un tā pastiprināšana citu cilvēku, arī tas ir tā, ka tevi tiešām var nosaukt par mūzu, jo blakus tev, vienkārši skatoties, ko tu dari, kā tu darbojies, kā tu kusties, kā tu ej pret kaut kādiem sociuma normām, blakus cilvēks var saņemt enerģiju, jeb spēku, jeb drosmi dzīvot sevi. Un tas man liekas, ka tas ir perfekti attēlo to vārdu mūza. Un es domāju, ka tu saviem klientiem arī tieši to pašu arī dod. Tu viņus empower, pastiprini. Tu viņiem dod drosmi izpausties pretēji visādiem tur tirgus nosacījumiem no sērijas. Izpausties autentiski, teiksim tā. Jā, starp citu, arī no klientiem, protams, viņi man nesauc par mūzu, bet tā ir tā kā 99% atbilde.
kad es jautāju, tā kā, kas ir tas, nu, kāpēc, pieņemsim pēc mentoru grupas, kas ir tas, nu, pēc kā jūs nācāt, vai kas ir tas, kas jūs pievēl, kāpēc jūs izvēlējāties mani. Es saku 99, varbūt gandrīz 100% saka, tā ir enerģija. Jā, un tagad, kad tu man to stāsti, es saprotu, par ko tas ir. Jo vispār es tagad arī bišķiņ atkal aizējām uz citu tēmu, bet gan jau mēs atgriezīsimies, ar ko mēs iesākām. Bet es vakardien tādu diezgan triggerējošu tēmu pacēlu savā storytellingā, tieši saistībā par to, ka ir šie jaudīgie līderi, nu, kas ir kā mentori, kas ir kā coachi, kas ir šie tā kā skolotāji, kas nodod kaut kādas vai nu transformējošas zināšanas attiecībā uz biznesu vai transformējošas zināšanas attiecībā uz pašizaugsmi. Un man zināmā mērā tiešām izsauc šoku, ka tāda diezgan agresīva un savā ziņā savas auditorijas tā kā pamazinoša un tāda, nu, ar spiedienu, ar tādu tā kā provokāciju, bet tādu nevisai foršu, ka tas ļoti labi strādā un ka šiem te līderiem ir, nu, krietni lielākas auditorijas, ja, kas nozīmē, ka ir liela daļa cilvēku, kuriem tas ir ok. Un es sāku šo tēmu vienkārši tīri no mārketinga viedokļa, no psiholoģijas viedokļa tā kā pētīt, ja. Un, jo es saprotu, ka tas ir ļoti pretrunā gan ar manu būtību, esot kā, pieņemsim, šādam līderim, gan arī absolūti pret manai būtībai, lai sekot šādam līderim. Un man liekas, nu kādu, jābūt ir vēl kaut kam, jo skaidrs, ka cilvēki seko spēcīgajiem. Cilvēki neies aiz nu, teiksim. Šeit es domāju, ka mums nevajadzētu vispārināt, jā, cilvēki visi, jā, bet daļa, vai pat varbūt liela daļa cilvēku. Liela daļa. Jā, pilnīgi noteikti liela daļa, jā. Un tad, jā, šis tavs komentārs nāk tīri vietā, jo man kaut kā tiešām ir bijusi vienmēr tā sajūta, ka strādājot ar saviem klientiem, es nekad nenostājos virs viņiem. Es nekad nenostājos tā kā, ka es zinu labāk, ka es esmu augstāka. Ja? Jā, ir man kaut kādas zināšanas tīri praktiskas, nu, tāpēc, ka, nu, ja es pārzinu mārketingu, tas ir tas, ko es, pieņemsim, varu iedot cilvēkam, kas varbūt pārzina psiholoģiju, bet nav mācījies mārketingu, ja? Un viņam, lai sev virzītu tirgu, viņam skaidrs, ka viņam ir jāzina šīs zināšanas. Bet man nekad nav bijusi tāda, nu, tā kā, nu, tāds harizmātiskais līderis, kurš tā baigi sevi pasniedz, tas kaut kā notiek ļoti tieši enerģijas līmenī. Jā, nu, kā tu saki, man tā kā baigi nekas nav jādara, un man nav tā sajūta, ka man kaut kas ir jāuzspiež, bet tāpat tās cilvēki kaut kā pievelkās. Un es drusku papētīju, šodien vienkārši čatam paprasīju bišķiņ par šiem vārtiem, un tā atbilde bija tāda, ka man spēks ir patiesībā tādā klusumā, tādā būšanā, kad nevis man ir ļoti sevi ekspresīvi jāizpauž, bet vienkārši jau esot pašai par sevi, nu tā kā dzīvojot laikam šo te autentisko, izdzīvojot autentisku šo te sajūtu, nu ka tas tiešām spēcina cilvēkus. Jo skaidrs, ka spēks, tas ir, tas ir interesants instruments, jo ja tu ar viņu nemāki operēt, viņš var būt ļoti destruktīvs. Jā, starp citu, jā, tieši mēs, man liekas, ka vakar arī pieskārāmies tai tēmai, ka cilvēka dizainā viss ir duāls. Un dzīvoju sevi, nedzīvoju sevi. Spēju izdzīvot kā Amazone vai mirstu. Es cilvēkus pastiprinu vai pavainu. Es cilvēkus atbalstu vai gremdēju. Ja es tagad runāju ar tā kā atslēgām arī tādām cilvēka dizainām, jā. Es vedu cilvēkus uz gaišāko nākotni. Es viņus vispār nositu no viņu autentiskā ceļa. Jā. Un tāpat ir, piemēram, kanāls Harizma tāds. Harizma or not. Jā. Mēs tā arī saucam, jā. Leadership or not. Transformation or not. Jā. Tā kā tas viss ir darbojas duāli. Un ir jautājums, ja, piemēram, cilvēks ar tavu bodygrafu dzīvotu pēc sociuma normām un nedzīvotu savu to kaifu, savu to vieglumu, jā, kā tu saki, ja starpcīt, tev ir vieglums sanāk, ja tu saki, jā, es esmu powers, bet man viss padodās viegli, jā, un par to pēc tam atgriezīsimies par sievišķību, vīrišķību.
Ja cilvēks ar tavu bodygrafu sāks nedzīvot sevi, tad tie cilvēki, kuri pievilksies tev, bet mēs jau varam manipulatīvi pievilkt sev cilvēkus, pat ja mēs dzīvojam viltus mēs esam izdeguši, mēs slikti jūtamies, mūsu dzīvē viss ir slikti, mēs mākam. Jebkurš cilvēks māk nomanipulēt tā, ka pievilks pie sevis kaut kādus klientus. Un ko mēs dosim tam klientam, kad mēs paši dzīvojam savu viltus mūsu enerģija pavājinās. Tā, un, piemēram, konkrēti, ja tavā gadījumā pavājinās, ja? Manā gadījumā man ir cilts kanāls, ja? Un mana galvenā atslēga ir support, atbalsts. Ja? Tad es šajā gadījumā tos cilvēkus neatbalstīšu. Nozīmē, cilts līmeni atbalsts nozīmē labklājība, nauda, status, ja? Bet ja es dzīvoju viltus tad es esmu izdegusi, bet manipulatīvi pievilku sev klientus, tad mani klienti nākotnē būs arī izdeguši, viņiem nebūs naudas, viņiem nebūs labklājības, viņi ies to gremdējamo ceļu tālāk. Sevis, ja? Un tādā veidā ļoti svarīgi izvēlēties, pie kā mēs ejam mācīties, pie kāda cilvēka frekvences, nevis ko viņš runā un ko viņš mums sola, bet skatāmies, kā viņš to saka, kā viņš to pasniedz, un tikai uz tā vajadzētu uzķerties, ja, teiksim tā, ar ķermeni atbildēt ķermeņa enerģijai. Un par tām manipulācijām, ko tu pieminēji, ka mēs vienalga, kas mēs esam, mēs varam ar manipulācijām cilvēkus pievilkt. Bet ir ļoti svarīgi, lai mēs kā pircēji, ka mēs kaut ko gribam nopirkt, nevis atkal jāklausās, galva kontakts, jā, bet ir ķermenis kontakts. Es ar ķermeni gribu būt blakus šai enerģijai. Vai es tikai gribu ar galvu būt, tāpēc, ka man pilnīgi izskrēja skudriņas, ka tu šitā pajautāji tik forši. Tas ir vienkārši superīgs jautājums. Šo vajag ielikt, man liekas, kā nezinu, atsevišķu postu, ka tad, kad ir jāpieņem šie lēmumi, tieši tā pajautā, vai es gribu būt blakus šai enerģijai. Nu, tāds populārs vārds laukā. Jā. Daudz runā. Vai jūs būsiet manā laukā, jūs attīstīsieties. Ok, ja es esmu īstā enerģijā dzīvoju, jūs attīstīsieties manā laukā. Bet ja es feikā, ja es ar jums manipulēju, jūs manā laukā nokļūsiet vēl sūdīgākā, es atvainojos pozīcijā, nekā jūs bijāt iepriekš. Un ir dzirdēts par tādiem gadījumiem, piekrītu, taču ir tā, ka aiziet it kā pie cilvēka, kur ir solīta izaugsme, bet atkritiens ir daudz spēcīgāks. Un to jau nekad nevar zināt, vai tas, kas aizgāja, neuzņēmās atbildību un neko nedarīja, vai cerēja tikai uz brīnumtabletīti, vai tur tiešām bija šis kā saka, nebija. No galvas. Es ar galvu redzu krutu mašīnu, es ar galvu redzu krutus kurpes, jā, es ar galvu redzu krutu somiņu, jā, iespējams tam cilvēkam viss ir vienkārši nenormāli kruta, jā, un vēl man saka, ka man iedos to un to, jā, un es uz to uzķeros, vai es tomēr mēģinu sajust ar ķermeni. Ok, nav jau nekas slikts, ka ir kruta mašīna, forša somiņa, vispār, viss ir ļoti labi, jā, foršas attiecības, tas viss ir kruta. Bet ir jautājums, cik mēs uzķeramies tieši uz bildi, jo dažreiz bildi neatbilst patiesībai vai patiesīgai enerģijai. Es, piemēram, tad, kad es nedzīvoju sevi, pirms vēl cilvēka dizaina, man bija ļoti daudz naudas, pietiekoši naudas. Man vienmēr vispār ir bijis pietiekoši naudas, jā. Bet es nedzīvoju sevi. Man tā nauda nāca sarežģītāk, caur tādu, ļoti tādu varbūt savādāku enerģiju iespringumu. Bet man arī bija visa ļoti skaista bilde. Bet paldies Dievam, ka es tajā mirklī tos cilvēkus nemācīju dzīvot. Jā. Un mums varbūt pavisam nebūtu kaut kādas krutas mašīnas, un cilvēka dizains, piemēram, ja mēs sākam dzīvot savu īsto nekad nesola naudu. Un ja jūs dzirdat kaut kur, ka jums stāsta, ja jūs sāksiet dzīvot savu īsto vai savu cilvēka dizainu, jums būs nauda. Bullshit! Nebūs!
Vienīgais, ko jūs dabūsiet, kaifu, vai mieru, vai veiksmes sajūtu, vai surprise. Un tas nevienmēr ir par naudu. Iedomājieties! Neticiet šitiem izteikumiem. Tā. Jā, Labs, frekvences. labs. Nu, ko, atgriežamies pie iesāktās tēmas, lai nav tā, ka mēs te esam, Jā. kā saka, piečakrējuši. Starp citu, ļoti forši būtu, ja jūs piedalāties šajā sievišķības, vīrišķības tēmā. Es arī visus izkopēju atbildes jūsējos man Instagram, kaut gan izskatās, ka mani followeri ir tādi gan apzināti. Daļa no atbildēm vispār neatbilst sociuma normām, ja? Bet, nu nekas. Labi, pasaki man par sevi, par to, kāpēc tu gribēji pacelt šo tēmu par to sievišķību. Nu, man gribās ko vairāk no tevis dzirdēt. Nu, es saku, man bija sajūta, kaut kāds periods bija tā sajūta, kad man, par cik saku, es jūtu to savu spēku. Spēks asociējās ar vīrišķīgu enerģiju. Un ir tā iekšējais confusion, ka es neesmu gana sievišķīga. Labi, apraksti man, vienkārši pasaki man 5 apzīmējumus, kas tavā izpratnē ir vīrišķība, un 5 apzīmējumus, kas tavā izpratnē ir sievišķība. Es pierakstīšu, lai es uzreiz teikšu godīgi. Es baigi šitajā neesmu tā kā rakājusies, lai es tagad tā, bet šis būs ļoti impulsīvi. Spontāni. Jā, pilnīgi spontāni. Viena lieta, kas man par sievišķību tagad runājot, vieglums, tas laikam ir pirmais, kas man nāk tāds tieši viegla, lai tāda forša tāda neiespringšana, jā, tā kā otrs būtu opozīcija, būtu iespringums. Šajā gadījumā man liekas, ka sievišķība tas ir tāds vieglums. Jūs, starp citu, arī lūdzu rakstiet komentārus, lūdzu uzrakstiet jūsu kaut kādus tur 3 punktus, kas ir sievišķība, 3 punkti, kas ir vīrišķība vai vīrišķā un sievišķā enerģija. Vai kādai jābūt sievietei, kādam jābūt vīrietim, kiek klausās. Viedums, arī tas ir vēl viens, kas man tā kā asociējās, bet tas arī, šis ir tāds no variants, jo tas var pievist arī vīrietim, jā, bet okay, ja es gribētos tā, tad forša sievišķīga sieviete, tad viņa ir viegla, viņa ir vieda, viņa ir noteikti arī tāda, dzīves priecīga, dzīves baudoša, kas noteikti arī kaut kādā ziņā korelē ar to vieglumu. Man ļoti patīk pašpārliecināt un pārliecināt par sevi cilvēki. Kaķis pieprasa, lai es viņu izlaižu ārā. Lai dārā, es paskatīšos, kamēr vai ir kaut kādi komentāri. Lai dārā, tā es nevaru saprast, man neviena komentāra, tev rādās kaut kādu komentāru, pagaidām neko neredzu, labi. Varbūt kādu uzrakstiet komentāru, lai es vispār redzu, 2 tik skaisti cilvēki satiekās, un es nebiju pamanījusi tādu komentāru, paldies jums. Tā, kas tur bija tālāk pārliecināti par sevi? Par sevi pārliecināt? Komentārus raksta, vai vispār vienkārši mums neviens neko neredz? Nav pagaidām neviena komentāra. Paldies jums. Labi, ok, rakstiet tad, kad gribat. Un kas man vēl nāk prātā, zini kā, man arī laikam tāda, tas gan ir pa vizuālo tēlu, bet protams, ka tas ir par to, ka sieviete ir sakopusies. Man tas ļoti daudz nozīmē. Tas ir tāds tiešām zināmā mērā mans kritērijs. Kā tu domā, sākop, tad tas ir kā vienkārši izmazgāts krekliņš, mati izmazgāti, jā? Tādā ziņā vai sākopusies, kā tur krunkas mums vairs nav 46 gados? Pārspīlēta, bet tāda sieviete, kas par sevi rūpējās, kurai nav vienalga, kā viņa izskatās, un viņa nav nošļurkusi, sašļukusi, nemazgātiem matiem. Jā. Ka viņai tās rūpes par to savu skaistumu, par to savu estētiku, lai kāds viņš ir dabas dots, bet ka viņš tiek tā kā uzturēts kad sieviete par sevi rūpējās. Kaut kā laikam tā. Droši vien, ka es vēl kaut ko varētu atrast, bet tas tāds pirmais. Un kāds ir vīrišķīgs vīrietis? Man patīk ambiciozi vīrieši. Tā kā ambīcijas tiešām man laikam ir tāds
šī gan manā uztverē ir vairāk tiešām vīrišķīga īpašība, jo sievietēs ambīcijas man nelīdz galam rezonē. Es kaut kā man patīk, kad ir tā kaut kāds, nu, tā kā, kad it kā ir tā vēlme kaut ko piedzīvot, un tad ar citu enerģiju. Vienmēr sakot, ambīcijas enerģija, tā, man liekas, ir tāda vīrišķā izpausme. Arī patīk gudri vīrieši. Viedums tad ambīcijas. Sanāk, mēs viņu varam izsvītrot, jā? Tā Nu, kā zināmā mērā, jā, mēs varam. Gan, jā. Viņš ir gan tur, vai ne? Okay. Tur, gan tur. Kāds ir vīrišķīgs vīrietis? Nu, viss man vairs baigi nenāk. Ambiciozi vīrieši. Tikai ambiciozi. Pagaidiet, izlasīšu vienu komentāru, lai viņš nepazūd mums. Lai būtu sievišķība, tad pretējais ir vīriešķība. Tātad blakus vajag vīrieti, kas paceļ, man brīlis vajag tūri dzims, kas paceļ tavu sajūtu būt sievietei sievišķīgai. Ok, labi, forši, paldies par komentāru. Kas? Te ir atkal tas, kad es absolūti nepiekrītu, kad man vispār nav sajūta, ka mums ir nu tā kā kāds var mūs definēt. Absolūti nepiekrītu. Nu, teiksim tā, ja tu pati nejūties sievišķīga, tad nekāds vīrietis tev tur nedefinēs. Vai arī, ja viņš tevi definēs, tas, man liekas, ir traģiski, ka tiklīdz viņš pazudīs no tavas dzīves, tu vairs nebūsi sievišķīga. Nu, tā kā es kaut kā šim konceptam, ka mūs vispār ārējā pasaule definē, un tajā atkal tas mans spēks pamodās, ja, kad sajūtu pretrunas ar ko tā kā katrs var uzskatīt, kā vajag, bet vienkārši es kaut kā savā dzīvē. Mēs runājam arī par sevi no savas pozīcijas, kā mēs to redzam. Jo savā dzīvē man liekas briesmīgi, kad es varētu būt atkarīga no tā, vai mana sievišķība varētu būt atkarīga no tā, vai kāds mani definē vai paspilgtina vai nē. Es pilnībā piekrītu, ka, protams, miedarbībā vīrišķā un sievišķā enerģija, viņa var uzplaukt. Tam es absolūti piekrītu, ja, kad, nu, teiksim... Kas ir vīrišķā un sievišķā enerģija? Definējam. Nevar es to definēt, tas ir diezgan grūti. Vīrišķā un sievišķā enerģija var uzplaukt, ja, piemēram, man tikko vīrs gludināja meitas kreklu koncertam. Ja? Un es gulēju vienkārši gultā, ja? un nirdzu par viņu un teicu, es tev atņemšu tev kreklu un gludināšu, lai tu varētu lielāku mamatu mājās atnest. Viņš tā darīja nomierinies, man bail, ka tu sadedzināsi to krekli. Ja? Šeit ir pilnīgi atžgārna situācija mums viesnīca ir notikusies. Ja? Pēc būtības, ja mēs runājam sievišķais, vīrišķais, viņš tikko nodarbojas ar sievišķām lietām. Ja, viņš gludināja, un es tā kā tāds vecs šitā gulēju gultā, kājas izstaipījusi, ja. Vai tā savienība nevar darboties, ja, vai tas ir, mēs esam samainījušies šobrīd lomām, un tas arī ir skaisti. Kas ir tas sievišķais, ja, un kad mēs visu runājam internetā par to? Man atnāca atbildi. Nu, bet šī arī, protams, ir atbildi, par kur runā internetā. Šī nebūs mana oriģinālā versija, bet es viņai piekrītu. Man liekas, ka nu, sievietē ir šī radošā enerģija, un vīrietim vairāk darošā enerģija. Nu, tā kā sieviete spēja uzradīt, ceļš, ja tā ir miedarbība. Sieviete spēja uzradīt, viņa iedod vai nu, tas bieži vien ir absolūti smalkais plāns, tas nav par kaut kādu tur, nu, nezinu, kaut kādām tiešām varbūt darbībām, bet ja sievietes mēdz teikt, sievietes vēlme ir tā, kas tā kā, no kuras viss rodās. Ja? Tā es arī tādu traktējumu esmu dzirdējusi. Es nepiekrītu tam, ka sievietei atliek tikai infantīli kaut ko sēdēt divānā un vēlēties un vīrēties, un viņai nu, tā kā visu to izdarīs. Tas man arī liekas tā kaut kā. Es visu pierakstu, tu stāsti, un es arī pierakstu starp citu komentārus, ko meitenes raksta, piemēram, raksta, ka vīrišķība vadība lieta, bet es vienkārši to pierakstu, es viņus nelasu, lai es pēc tam varu kaut ko arī no savas puses pateikt. Jā. Nu, lūk, tā kā jā, līderība. Jā, nu, zināmā mērā ir komentārs, ka vīrišķība ir vadība, līderība. Nu, kaut kādā mērā it kā jā, es domāju, ka mums brīžiem atkal, bet es atkal skatos savās attiecībās. Mēs abi esam, nu, līderi, katrs tur kaut kādā brīdī. Vai es varētu visu laiku būt aiz vīriešu, ka mums visu laiku uzņemās kaut kādu līderību un tā kā es tikai piedzīvoju, nu man tas tā kā laikam nedarētu, jo man liktos, ka pār mani dominē. Nu tā kā atkal, man liekas, tas viss ir tik
ļoti Jo tavējais dizains relatīvi. ir par to, ka es eju savu ceļu pēc saviem instinktiem reāli kā dzīvnieks, tāpēc, ka tad, kad es eju pēc saviem instinktiem, pirmkārtām es varu izdzīvot, pirmkārtām es varu self-empowerment. Tu man mēģini līderot? Es taču tu nost, ja? Piedomājies, ja tu ar savu instinktu sāksi pakļauties kaut kādai līderībai, tava Jā, godīgi izdzīvošanas sakot. spēja pārvērtīsies otrādāk par neizdzīvošanas spēju. Un šis īstenībā brīnišķīgi iet kopā ar to, kāpēc es arī aizsāku šo tēmu, jo viens no tiem momentiem bija tāds, varbūt noņemt, kad es sāku domāt, es esmu varbūt pārāk jaudīga, es varbūt neesmu tur pietiekami sievišķīga, un tad viens no tiem aspektiem bija tieši tas, ka es varbūt esmu pārāk, tāds līderis, jā, arī attiecībā, zināmā mērā mums ir, liekas, mums brīnišķīgs kombo ar vīru, ka mēs tiešām ļoti ļaujam viens otram dzīvot sevi, teiksim tā, un ir kaut kādi momenti, kur tā kā viens varbūt vairāk līdero, un ir kaut kādi momenti, kur otrs, jo skaidrs, ka katram ir kaut kādas savas tās spēcīgās puses, kur viņš var, pieņemt kaut kādus labākus, varbūt lēmumus un kaut kā tā, bet tajā pašā laikā es nekad nedarīšu tā, kā es negribu, vai nekad nedarīšu tā, kā es jūtu, ka ka tas nav tā kā par mani, un viņam ja mēs sāksim runāt sievišķība, vīrišķība, tad es nekad nedarīšu, kā man saka, es nekad neiešu tā vīrieša ceļa, es darīšu tā, kā es gribu, ja? Un tād, kad tev kāds pasaka, es var nesaprotu, kas ir izdomājis to sievišķo, vīrišķo, ja? Labi, mēs šodien, starp citu, ar vīru par to ļoti daudz runājam no rīta. Tad sanāk, tu vari pēkšņi tajā visā konceptā, ja tu dzirdi tos visus trokšņus, ja, kas tev karina tās birkas, tu tāda, ārprāts, es taču tā nevaru darīt, ja, mans vīrietis nepelnīs naudu, es būšu sieviete, kur ar, ja, es vispār nesaprotu, ko nozīmē būt sievietei ar olām. Paskaidrojiet, lūdzu, man, ko tas nozīmē? Sieviete ar olām nozīmē, kādi tie ir punkti, ja? Kas tas pa īpašībām sievietē ar olām? Varbūt es tāda gribu būt. Varbūt tas ir rakstīts manā bodygrafā. bet tas vienmēr tāda kaut kāds, tu ir tur tāds un tāds, ja? Un tad var sabīties no šiem te birkām un pēkšņi iet prom no sava autentiskuma. Precīzi, Daļa. Man ir bijis periods, kad es tā kā savaldu tos savus iekšējos wild horses, ja? Un man liekas, ok, varbūt, ka man tiešām vajag tādai būt, it sevišķi krievu valodā ir šis zamužam, ja? Ka tu tā kā ej aizstāvī. Aiz vīra, jā. Ka tā ir tā pareizā stratēģija, bet zināmā, es atceros, tas nebija tiešām ilgs periods, īsi, kad es patestēju tā kā šo stratēģiju, bet es viņu tā kā sāku testēt uz visu miedarbībā ar cilvēkiem, tā kā kļūt tādai maigākai, ja, viss šis te, kas tā kā maigākai tādai, nezinu, tā kā samazināt to savu jaudu, jo man jau tā jauda pats saka, man nekas nav jādara, viņa vienkārši ir. Tā ir mana enerģija, man ir jaudīga enerģija, un es sāku vienkārši to savu jaudīgo enerģiju vienkārši tā kā slāpēt, tā kā pieklusināt, ja. Tā kā, lai es tā kā ar to domu, kad, tas varbūt nav sievišķīgi un kaut kā tā, un tas vispār nestrādā. Es neatceros tagad detaļas, bet es sāku just, ka sāk iet viss reāli pa pieskari. Kaut kādā momentā vienkārši, tā kā, tu nejūties vairs tu pats, tu sāc ļoti attālināties no sava kodola, no savas orbītas. Tu tā kā saproti, ka bāc, šis vispār nestrādā, kas te tagad notiekās, paldies Dievam, ka es tā kā patestēju šo stratēģiju un ļoti ātri sapratu, ka hei, nebūs. Un tad kaut kā vienā brīdī saprotot to, ka
nē, es nevaru iet pēc šiem te, nu, zināmā mērā pēc tām dogmām, jā, kas valda sabiedrībā un ko tev potē iekšā, kāda ir sievišķīga sieviete, kāda tad ir tā sieviete, kur tur dod spēku savam vīrietim un kad viņš būs tas lielais mamuta nesējs un tādā garā. Tā kā es ticu konceptam, brīdī, kad mēs esam autentiski, mēs viens otru papildinam, un mēs varam būt līderi. Un ja mēs esam autentiski, mēs varam būt līderi viens otram blakām, un Vispār, kāpēc ir jābūt pārī kādam līderim? Jā, mēs katrs dzīvojam savu autentisku dzīvi, dodam brīvību dzīvot viens otram autentiski. Un, ko nozīmē? Nevienam nav jāuzņemās obligāti kaut kādu līdera lomu ģimenē. Tā kā, kāpēc? Kādam vispār ir jāuzņemās šo lomu? Kāpēc? Kaut kādu mirkli... Zini, es biju domājis vairāk kā līderi par savu dzīvi. Nevis kā līderis ģimenē, bet kā līderis par savu dzīvi, jo bieži vien ir šis koncepts, kad tā kā zināmā mērā vīrietis parūpējās par sievietes dzīvi, vīrietis parūpējās par to, lai sievietei ir kaut kas pietiek vai viņi dabon kaut kādas pieredzes, ka tas tā kā ir zināmā mērā vīriešu atbildībā, bet man vienmēr ir licies, man tas vispār manā galvā, tas vispār tā kā ir zināmā mērā nepieņemams koncepts, atdot savu dzīvi kāda cita tā kā pārziņā, pārvaldībā. Es esmu kaut kāds mazs bērns, ka manam vīrietim par manim obligāti jārūpējās. Tā kā. Jo tas ir arī zināmā mērā liels tā kā spiedienu uzlikšana arī uz to otru cilvēku. Uz vīrieti vai ne? Tad, kad mēs sievietes visas tādas viedās, gudrās, es arī ļoti daudz to redzu, mēs sakam, es tur tā apzinos, dzīvot sevi ir krūti, ir forši, bet ir vajadzīgs vīrietis, kas dāvina dāvanas, kas mani uztur, jā. Why? Kāpēc man nevienmēr ir licies dīvaini, ka kādam kāds ir jāuztur. Man ļoti patīk, ka man ir pašai sava nauda. Es vispār negribētu būt atkarīga savos lēmumos, savās izvēlēs no kāda cita cilvēka. Un nauda nodrošina to, ka tev ir šī lēmumu rīcības brīvība. Un šajā ziņā es skatos uz to ļoti pragmatiski. Jo ja tev ir nauda, sava nauda, tu vari pieņemt lēmumus. Tu vari nostāties arī pret kaut kādiem viedokļiem. Tev nav, kā lai saka, jo var jau, protams, dzīvot šajā te ideālajā, iedomātajā sapņu pasaulē, kur vienkārši tev vīrietis maksās par to, ka tu vienkārši esi, ka viņš nemaksās tiešā veidā, bet ka viņš tā kā apmierinās visas tavas vajadzības tikai tādēļ, ka tu esi un ka tu viņu tur paspiltini un ka tu viņam tur dod kaut kādu spēcīgu tur enerģiju un var jau būt, ka kaut kur ir tādi pāri, kuriem šis te kolosāli strādā, bet tas, manuprāt, tam ir jānotiek kaut kādā tādā super sinerģijā, vienkārši tādam kaut kādam brīnišķīgam klikšķim jābūt, bet tas nevar būt kā tāds pašmērķis, ka tā nevar būt kā stratēģija. Laikam es pret to esmu vairāk, ka tā ir kā tāda stratēģija, ka es tikai tagad būšu un kādam ir jāapkalpo manas vajadzības, bet ja viņš negrib to, ja viņam ir citas vēlmes, ja viņam ir citas izvēles, ko tad tu vari darīt? Vai ne? Ko tad? Tad tu pieprasīsi, tad tu spiedīsi, tad tu apvainosies, vai tu paliksi bešā. Jā, šito es tev arī pakomentēšu, jo mēs ar vīru šodien pie brokastu galda un vakar braucot uz Kauņu, mēs parunājamies par vispār, kas ir vīrišķība un sievietība, un man ļoti patīk vispār es visus komentārus pierakstu, te man arī uzrakstīja par to, ko nozīmē saucamā izpratne sieviete ar olām, vadība, dominēt, kontrolēt, es arī varbūt par to pakomentēšu, bet tieši tas, par ko mums šodien ar vīru pie brokastu galda bija jautājums, tāpēc, ka mēs neredzam, kas ir vīrišķība un kas ir sievišķība, tā kā no sociuma viedokļa, vīrs vispār saka, kas tas pa murgu, jā. Vienīgais, par ko mums bija ļoti liels jautājums, viņš saka, vienīgais, kas ir tiešām, ko mēs nevaram noliegt, vīrietis fiziski ir stiprāks.
Ja sieviete dzīvo savu īsto es, piemēram, ar tavu bodygrafu, un vīrietis dzīvo savu īsto es uz tikpat daudz procentiem, cik tu ar tādu pašu bodygrafu, viņš tīri fiziski būs spēcīgs. Un es skatos, kā Artūrs Čirps ir uzrakstījis komentāru tieši par šo te dabisko būtību, ja? Un Ilze Skrīvere, ja, kur es varbūt izlasīšu, ja, tulītās. Tas ir jautājums, ka mēs arī ir tādi, jā, bet es saku, bet kāpēc tad ir vīrietim tiek dots vairāk fiziskā spēka, ja? Kāpēc, ja? Tas tā ir domāts, ja? Lai ko, lai viņš tagad kontrolētu, lai viņš pelnītu naudu, kādam nolūkam, tad tas ir iedots viņam vairāk. Bet mēs ar viņu neatradām atbildu šo jautājumu, bet es izlasīšu tulīt Ilzes komentāru. Manuprāt, atšķirības ir fizioloģijā. Tikai sieviete var iznēsāt bērnu, ir hormonālas atšķirības, vīriešam testosterons, vairāk fiziskā spēka, arī rekurs par fizisko spēku, savukārt sieviete ir hormonālais cikliskums, ja, un atkal Artūrs raksta, ka dabiskā būtība ierakstās hormonos, kas ir harmonija, ja, viņš tā kā hormonus, nu tā kā saka, ka tu pielīdzina harmonijai. Ķermenis parāda iekšējās būtības harmoniskāko izpausmi. Galvā visu kaut ko var izdomāt. Ja? Un šeit, jā, par ķermeņiem gan ir skaidrs, ja, ka vīrietis būs fiziski spēcīgāks, bet tas, ka viņš ir fiziski spēcīgāks, vai tiešām mēs drīkstam sievietes uzlikt vīrietim nastu, ka viņam ir obligāti jāuztur ģimene, un ka viņš vispār nav vīrišķīgs, ja viņš neuztur ģimeni, ja viņš negrib uzturēt ģimeni, ja viņam ir ok pelnīt mazāk par sievieti, ja viņš negrib dāvināt dāvans, ja? Vai mēs drīkstam vispār, nu tā kā, uzlikt to nastu vīriešiem, ja? Tāpēc, ka ja mēs paskatāmies, mēs runājam par to, starp citu, ar Ralfu Gaubšteinu un Edgaru Kozaku epizodē par to, ka vīriešu pašnāvību statistika ir graujoša. 80% Latvijā no visām pašnāvībām ir vīriešu pašnāvības, ja? Cik daudz viņam ir uzliktas. Mēs, sievietes, cik daudz mēs viņiem uzliekam kaut kādas normas, kādiem viņiem ir jābūt. Jā, nedrīkst. Tur es nerunāju par to, ka no tiem agrākiem laikiem tur raudāt nevar, viņiem mamutu obligāti jānes, viņiem jāpelna obligāti naudu, ja? Un kas tik tiem džekiem nav jādara? Ja, un skaidrs, ka arī vīrietis ir pārslogots ar šīm te sociuma normām, un viņš jau nevar iet cilvēka dizainu klausīties, ja? Jo tas ir kaut kādi stulbie dzimšanas dati, ja? Vai astroloģiju, vai numeroloģiju. Ja? To, ko viņš var sev atļaut, varbūt, nezinu, apzinātā elpošana, sports, ja? Un, varbūt terapeits, ja? Jo tu taču neiesi ar džekiem runāt, ja? Pēc kādas Venēras tu ģērbies, ja? Tas taču būs apkaunojoši. Un es vīram paprasīju, saku, klausies, tu tur gludināji meitas kreklu. Vai tev ir kauns džekiem pateikt savējiem, ka tu gludini kreklus un ka tu mazgā pats savu veļu un ka tu dažreiz arī gatavo ēst mājās? Viņš saka, nē, man nav kauns par to pateikt, tā kā par ko tu vispār runā? Tu domā, kādam vīrietim ir vispār kauns par to pateikt, ja? Bet varbūt arī ir, jā, jo man, kad es parādīju tikko krekla gludināšanu, man viens sekotāji uzrakstīja, baigais respekts vīrietim. Par ko? Par to, ka viņš meitas kreklu izgludināja. Nopietni. Kāpēc man neviens nesaka, Dārja, baigais respekts, kreklu izgludināja, olu izvārīja. Labrīt. Kādā pasaulē mēs dzīvojam? Rāls Gaubštens mūsu epizode ar Edgaru Kozaku. Viņš pateica, labrīt, mēs nedzīvojam gladiātoru laikos. Pasaule ir pavisam savādāka. Un, varbūt vēl nokomentēšu par, es saku, kā, par to sarunu ar vīru arī pastāstīšu ar savu pie brokastiem. Es viņam saku, tā kā kas ir sievišķība, kas ir vīrišķība, tev ir svarīgi, ka blakus tev ir sievišķīga sieviete, ja? Un kā tu redzi to sievišķību? Viņš saka, Darja, tam vispār nav nekādas vispār nozīmes, ja? Galvenais ir cilvēcība. Un tas ir vienīgais, kas vispār ir svarīgs cilvēku attiecībās un vispār cilvēkos. Viņš saka, tad, kad Ukrainā sākās karš, metro sēdēja ne tikai sievietes, bet arī vīrieši, un ko mēs tagad tos vīriešus nosodīsim par to, ka viņi neņem stobru un neskrien uz pirmo līniju? Jā, viņus, protams, sociums savāc, jā, kolektīvais, jā, bet tas, ka viņš negrib karot, vai tas ir nosodāmi? Tas, ka viņš grib
aizbēgt prom no valsts, tas ir nosodāmi. Kurš to ir pateicis, ka ir nosodāmi? Jā, un otrs, ko mēs vēl runājam par to, ka es viņam teicu, jā, bet klausies, bet tu vai tad neuzskati, ka vīrietim vajadzētu uzturēt ģimeni un uzņemties atbildību? Viņš saka, Darja, bet sievietei jau arī jāuzņemās atbildība par to, ka viņa ir piedzemdējusi bērnus. Viņai jau arī ir jāuzņemās atbildība. Es saku, jā, ir jāuzņemās jebkurā gadījumā, jo es jau dzemdēju bērnus, ne jau tāpēc ar domu, ka, man ir tik foršs vīrs, viņš visu mūžu uzturēs. Nē, es viņus dzemdēju, tāpēc, ka es gribēju viņus dzemdēt. Un es arī dzemdējot vai ieņemot to bērnu, es uzreiz saprotu, ka tā ir mana pirmām kārtām atbildība. Nevis kaut kāda vīrieša, kaut kāda vīra, kurš varbūt būs kādreiz, varbūt nebūs. Un atbildība, tas ir vienkārši mūsu visu iekšējais. Un otrs ir tas, ko es viņam paprasīju, bet vai tad tu nedomā, ka tev vajadzētu pelnīt naudu, jā, un uzturēt šo ģimeni? Es saku, bet sievietei jau arī ir jābūt atbildībai, kā viņa uzturēs to ģimeni. Es saku, tev obligāti, tu jūti to spiedienu, nevis spiedienu, es neprasīju spiedienu, vai es saku, tu uzskati, ka tev ir jāuztur mani? Viņš saka, nē, man tevi nav jāuztur. Tu esi pašpietiekams cilvēks, tu vari pati sevi uzturēt. Es saku, jā, bet tomēr tu daudzas lietas apmaksā mūsu ģimenē, ja, un dāvina man arī dāvans, ja, un neliec man maksāt, piemēram, par elektrību. Ja. Viņš saka, kāpēc, ka es šobrīd pelnu vairāk nekā tu, bet pienāks brīdis, kad tu pelnīsi iespējams vairāk. Un beidzot nopirksim man McLarenu manā garāžā. Un es būšu super happy, ja tu pelnīsi vairāk nekā es. Jo es varēšu beidzot darīt to, ko es gribu. Es saku, tu nedari to, ko tu gribi. Es saku, nē, es daru to, ko es gribu. Es eju tur uz savu mērķi, ja, un es zinu, kā es gribu to mērķi realizēt. Viņam ir definēts ego. Bet viņš saka, man ir pilnīgi ok, ja tu pelnīsi vairāk. Es to daru, tāpēc, ka es to gribu. Un nevis tāpēc, ka man kāds to ir pateicis. Ja es negribēšu, es to nedarīšu. Un es tevi neuzturēšu. Es uzturēšu bērnus, tāpēc, ka tā ir mana atbildība, bet tu pa lielam neesi man atbildība. Es saku ļoti interesanti, jo man pie maniem komentāriem, kuras prasīju, kas ir vīrišķība, pilnīgi visos parādījās vārds atbildība. Un jā, bet tai pašā laikā, protams, mums patīk vīrieši, kuri ir atbildīgi. Tā ir tā asociācija. Mums gribās, lai ir atbildīgs vīrietis. Un sievietē laikam vairāk... Mēs vispār gribam, lai mums apkārt ir atbildīga draudziņa. Ir atbildīgs bērns, ir atbildīgs mūsu biznesa partneris, ir atbildīgs mūsu klients, kurš pie manis ir atnācis mācīties ar atbildību. Jā, viņš pie manis paņēma lekcijas, viņš izmācījās un viņš atbildīgi maina dzīvi. Viņš skraida pa pasauli un stāsta, Darja, tur, nezinu, ir vainīga vai vēl kāds vainīgs vai vēl kaut kāds. Jā. Man gribās arī atbildīgus klientus sev. Tas nav tikai taču par partneri, vai ne? Tur jau tā lieta, jā, un par šo, kad, kā tu stāsti, man arī ar vīru bija šī saruna, jo es vienā brīdī sapratu, arī cik interesanti, bet arī, ka tu apzinātība, jā, un man liekas nenormāli forši, ka mums vīri tiešām ir, mēs varam rītīgi dziļas tēmas risināt un izrunāties, un tā spēja, tā kā verbalizēt visus tos iekšējos kaut kādus tarakānus un tās iekšējās sajūtas, tas ir brīnišķīgi, kad ir šī foršā komunikācija savā starpā. Un es viņam arī vienā brīdī saku, klausies, man ir sajūta, ka es sevi tā kā kaut kur bremzēju, tāpēc, kad es tā kā arī eju pēc šī koncepta, mēs varam ieņēmumos būt vienlīdzīgi, bet ka man nevajadzētu pelnīt vairāk par tevi. Tā kā tāds man tas uzskats. Tev ir iekšā, jā, tas ir bijis vai joprojām? Jā, es ar viņu esmu strādājusi. Tagad es to palaidusi vaļā, jo koncepts mūza ļoti labi šo te iedvesmo, jo ja es peldīšu vairāk, kaut kādā momentā viņš pievilksies, pieņemsim, jā. Un mēs abi, tas arī ir jāsaprot, mēs abi esam uzņēmēji, jā, un mums ir, viņš strādā smagā uzņēmēja darbības sfērā salīdzinoši, jā, tādā ziņā tas ir diezgan tāds pasmagāks, teiksim, tas biznes, un tur ir riski lielāki un tā, un jā, es vienkārši, tā kā saprotu, ka varbūt ļoti dažādi periodi. Bizness vispār, viņš ir vispār saistīts ar riskiem un varbūt dažādi periodi, un man varbūt tās kaut kur vieglāk izšāva, viņam varbūt tās tur kaut kādi tie projekti ir smagnējāki vai kaut kur kaut kāds iesprūdums notiekās.
Nu jā, un tad, kad es savā ziņā varbūt tās kaut kādā momentā ļauju būt varbūt kaut kur, nezinu, nosacīti veiksmīgākai, vai ka man vairāk sanāk, tas jau ir foršs motivators arī vīrietim, jā, bet jebkurā gadījumā mēs par šo tēmu runājam. Bet varbūt to nevajag skatīties arī kā motivātoru, piemēram, ja es, piemēram, kādreiz sākšu pelnīt vairāk nekā Pēters, jā, piemēram, es nezinu, vai tas notiksies vai ne, vienalga, vai es gribu, lai es esmu viņam kā motivators, vienalga patiesībā, kāda starpība, Protams, es pelnu vairāk. Protams, man ir svarīgi, lai viņš joprojām ir laimīgs, jā, lai viņš dara to, ko viņš grib darīt, jā, lai viņš kaifo blakus man, lai viņš tiešām ir laimīgs cilvēks. Tas ir pats svarīgākais, jā, nevis vēl vairāk un vairāk viņu motivēt, lai pelnītu vēl kaut ko vairāk, jā. Tā, ka, nezinu, varbūt ir tas... Arī dažreiz ir tas sociumā arī tā uztvere, ka, ja es būšu šāda, tad mans vīrietis man blakus. Neskaidrs, ka ja mēs vispār mainamies un dzīvojam sevi, mūsu sociums un vide mainās mums apkārt, jā. Vai tas vīrs paliks un mainīsies, vai viņš pazudīs, jā. Lūdzu, jā. Jā, vai tie draugi ar manīm kopā būs ar manīm uz viena viļņa, vai viņi būs kaut kur prom, jā. Skaidrs, ka mēs ejot citu pilnīgi taciņu, izvēloties citu taciņu, dzīvojot sevi, mūs tur, vai es nezinu, vai pavilksies visi, kas bija uz šīs taciņas. Nē, daudz atkritīs. Ļoti daudz atkritīs, jā. Un cik kā paturpinot vēl šo tēmu, es īstenībā tiešām sapratu, ka tā kā es gribēju par to parunāt ar viņu, kā viņš par to tēmu justos, jo es jūtu, ka es tā kā kaut kādos brīžos iespējams sevi samazinu, vai es pat smalkajā plānā jūtu, kad es visu laiku tā kā esmu vienā līmenī, viņš ir labs, bet es jūtu, ka man tas potenciāls ir vēl lielāks, jā. Un es neeju tajā potenciālā, tāpēc, lai tā kā atbilstu, lai mums tā kā būtu tas līdzvērtīgais, tas līmenis, jā. Un tad es tā kā sāku to tā kā čekot, un es ar viņu par to izrunāju, es saku, klausies, bet kā tu par to justos, jā, pieņemsim, es kaut kādā momentā paņem kaut kādu vēl veiksmīgu projektu vai iegriežu kaut ko atkal, kaut ko tur man ģeneratoru vilka, man kaut kur aizvelk, jā, un man iegriežās, un es sāku pelnīt vairāk. Kā tu justos par to? Jo man ir svarīgi arī dzirdēt, kāds ir viņa viedoklis, vai viņš justos tur kaut kā tur mazvērtīgāks, vai viņa vīrišķība, jā, tiktu apdraudēts, un tā. Viņam arī ir absolūti brīva uzskats, par to viņš saka, nē, tu var darīt, ko tu gribi, tu vari, ja tu gribi, un tev nāk, ka Dievs pelni. Es būtu laimīgs, ja tu pelnītu tik daudz, beidzot man būtu garāža ar manām 5 krutām sporta mašīnām. Un ja es pelnītu daudz, es labprāt viņam uzdāvinātu tās sporta mašīnas. Un man vispār nebūtu nekādas problēmas pateikt, ārprāts, jā, Alfons man māja. Man vispār pat nebūtu tāda, man nav tāda faila iekšā. Kā ir, man piemēram ir, es melošu, ja es teikšu, ka man nav svarīgi, cik vīrietis pelna vai viņš spēja nopelnīt, tad es melotu, man ir svarīgi, jo es zināmā mērā, protams, man tas arī ir tāds kritērijs, kā cilvēks spēja realizēties, kāds viņam ir dzīves standarti, jā, jo labs dzīves standarts prasa līdzekļus, un neviens man neiestāstīs, ka tas tā nav, jo piedzīvot, pieredzēt, baudīt, protams, var bez naudas, bet man patīk ar naudu. Man patīk tās lietas, ko var nopirkt, jo ļoti daudz lietas tu nevari vienkārši, ja tev nav naudas, tu vienkārši tur netrāpi, jā. Un man patīk šī iespēja, man patīk šī brīvā iespēja, kaut vai elementāra lieta šodien, banāli, bet man vajag kaķīti aizvest uz klīniku, tā kā es gribu viņam uztaisīt check-upu, bet es negribu viņu vest uz klīniku, man ir sajūta, ka tas vienkārši, es gribu, lai pie manis atnāk daktars uz mājām, un skaidrs, ka tas maksā dārgāk. Bet man nav vispār pat 2 jautājumi, cik tas maksā. Es vienkārši piezvanu un tā kā, pasauc to, ko man vajag. Un es to varu izdarīt, tāpēc, ka man nav jāskaita, vai tas tur būs, nezinu, 25, 60 vai tur 150 eiro, ja? Un man patīk šīs lietas, ko nauda spēj nodrošināt. Tāpēc man ir svarīgi, lai manam vīrietim arī, ir šī te vēlme pēc labas dzīves kvalitātes, pēc tās brīvības, pēc tās fleksibilitātes, ko nauda
naudu spēju dot, un līdz ar to, jā, man ir būtiski, lai viņš realizējās, man ir būtiski, lai viņš pelna, un man nebūtu ok, ja viņam nav ambīciju, zināmā mērā, ja viņam nav tāds, tā kā arī varbūt tās augsts dzīves standarts, ja viņu nekas neinteresē, un tas jau vairs nav atkal par naudu, tas ir par to, ka viņam vienkārši neinteresē Bet dzīve. tas ir par dzīvošanu sevi, tāpēc, ka, ja cilvēks ir, nezinu, smags, apātisks, ja viņš nezina neko, ko viņš grib, viņš neiet sev līdzi, viņš iet pakaļ sociuma normām, ja, tur, attiecīgi arī daudz, bet es nezinu, vai tu gribētu atrasties blakus vīrietim, kuram ir ļoti daudz naudas, bet kurš nedzīvo sevi, kurš totāli nedzīvo sevi, un ir tādi cilvēki, kuri pelna daudz naudas, ja, bet totāli sevi nedzīvo, viltusies izpausmes tam pašajam baltajam egocentram ir ļoti interesants. Tas cilvēks tiešām arī no viltusies var kļūt bagāts, bet tur nāks arī dažādas citas izpausmes. Ja es nerunāju par veselību, ja, bet arī tur par visādiem kontrolēšanas un despotismu un viss kaut kas tāds, kas ir pilnīgi crazy enerģijas. Vai tu varētu būt ar tādu vīrieti, ja? Diez vai? Jā, būdama savā skaistajā pīķa enerģija. Bet es vienkārši zinu, kā mēs ar vīru esam savulaik bankrotējuši, jā, un mums savulaik nebija vispār. Tas vēl periods pavisam nesen varbūt bijis pirms kaut kādiem 6 gadiem, kad naudas vispār nebija. Man nebija naudas manikīru uztaisīt, jā. Es nevarēju sev atļauties, ne man vīrs nevarēja to iedot, jā. Un mēs tajā periodā iemācījāmies dzīvot bez naudas. Un tas bija tik interesants, tas bija viens no interesantākajiem maniem dzīves periodiem, kad es vienkārši iemācījos dzīvot ar to, kas ir. Un tas bija ļoti maz. Un es iemācījos sadzīvot ar prātu, kurš kaut ko redz un domā, un tas periods bija ļoti skaists, un tāpēc man šobrīd, piemēram, vispār nav nekādas iekšēju baiļu, ja, piemēram, es palikšu bez naudas, ja, vai mēs ar viņu paliksim bez naudas. Es vienkārši zinu, ka būs tā tikpat skaista dzīve, ja, iekšēji ķermeniski, ja, jo, ja mēs dzīvojam sevi, tiešām patiesi sevi, ja, to kaifu, ja, dažkārt ļoti daudz lietas var aiziet citu. Un iedomājies, ja ir stunda X atkal, kā mēs runājam, sākās karš. Sākās haoss, ja, un daudz kaut kādas iespējas pazūd, kas mums ir, ja, un kā tad mēs tad dzīvosim, ja, vai mums būs ok tikai ar to ģeneratoru kaifu? Bet cilvēku dizaini saka, ka jā. Klausies, es izlasīšu komentārus, meitenes raksta, Foršas Karīna raksta. Manuprāt, tā ir evolūcija. Cilvēce ir gadu tūkstošiem bijusi pielāgojusies apstākļiem, kuros vīrietis ir stiprais dzimums, un viņš ir tas, kas medī aizstāv un cīnās. Tikai pēdējos pāris 10 gados šī tendence mainās, un apstākļi vairs nav par to. Un Ilze atkal raksta, manuprāt, tas ir ģenētiski šūnu atmiņā no alu laikiem, kamēr sieviete iznēsā, dzemdē un aprūpē bērnu, tikmēr vīrietis aizsargā un medī mamutu. Jā, mums tiešām ir notikusies ļoti spēcīga evolūcija kopš alu laikiem. Būsim godīgi, vai ne? Un, zini, kas ir, es varbūt nokomentēšu, viena meitene uzrakstīja, ka sieviete ar olām, vienīgais bija komentārs, man liekas, par sievieti ar olām. Tā, kā tā ir vadība, dominance un kontrolēšana. Tas ir sieviete ar olām, jā. Bet mēs, mūsu tajā cilvēka dizaina bodygrafā, mēs varam atrast tieši vārtiņus vai kanālus ar šīm te īpašībām iebūvētām. Starp citu, tāpat kā ambīcijas. Tu teici, ka ambīcijas tavā izpratnē vairāk ir tāda vīrišķā pazīme, jā. Kaut gan es neticu, ka tu neesi ambiciozi, jā. Es esmu, bet ne tāda, es neesmu par galvām gājēju. Es tur tā, arī caur magician. Ambīcijām, redzi, ir ļoti tāda piegarša sociuma. Ja tu esi ambicios, tu pa galvām gājies, jā. Ja tu esi spēj kaut ko sev tur, ka manipulācija dažkārt ir arī negatīva iezīme. Ja? Tas ir atkal tāds sociuma kaut kāds, jo, piemēram, ambīcijas. Ir tādi ambīciju vārti.
54. Bodygrafā. Starp citu, viņa man ir. Ja. Manai Karīnai ir 4 reizes ambīciju vārti. Ja. Un, ja mēs atteiksimies no būt ambiciozes, mēs vienkārši pazudīsim ar viņu. Mums ir tas ir dabīgais talants būt ambiciozam. Un ambīcijām, protams, ir tā ēnas puse, teiksim tā, kad mēs ejam pāri galvam, mēs inicējam, tāpēc, ka tad, kad šīs ir kanāls, jeb aktivācija projektoriskā, tad, kad cilvēks inicē ar savām ambīcijām, tad gan viņš ir ļoti pretīgs paliek, jā, viņš ir gatavs citus vienkārši sist blakus ar koku, tikai netraucēt, man te iet pa tām trepēm, tas ir slikts, jā. Un, bet, ja tu ej ar pareiziem sabiedrotiem, ar tiem, kuri tevi uzaicina, jā, jūs varat vienkārši lidot pa tām hierarhijas kāpnēm, jā. Un sociuma viedokli, mans kanāls 54, 32, viņš ir, nav ar sievišķo piegaršu, jā, viņam ir šī tāda, jā, tāda īpašība, bet es viņu nevaru nedzīvot, jo tad es neesmu piemēram, kontrolēt, jā, ir tādi vārti, kontrolēt, jā, 21. vārti bodygrafā viņi saucās, jā, un ļoti daudziem cilvēkiem viņi var būt gan vīrietim, gan sievietei, jā, un sieviete būs no dabas kontrolētāja, bet tiem, kam ir tie vārdi, tā kontrole ir tik interesanti izpaužās. Ja cilvēks dzīvo īsto tā kontrole ir tāda gādība, ir rūpes, jā, par cilvēku. Tas ir pilnīgi, mēs pat varam nosaukt ļoti skaista sievišķā enerģija, jā, tāpēc, ka tā ir ciltskanāla izpausme, jā. Bet atkal tāpat laikā, ja man nav šie kontrolas vārti un man ir balts ego, jā, tad es, piemēram, dzīvojot ne sevi, savu balto ego, es gribu visu kontrolēt, es gribu, lai viss tā kā es gribu visiem pierādīt savu taisnību, jā, un tad es bez šīs te aktivācijas sāku kaut ko kontrolēt, tad tas būs briesmīgi. Tas būs briesmīgi, bet tas būs briesmīgi arī vīrietim, ja viņam nav šie vārti. Tāpēc, ka tas vienkārši būs tāda totāla pretīga sevis nedzīvošana, un es būšu pretīga, kad es nedzīvoju sevi. Ja? Tas pats ar to vadību. Ja? Mums ir vadības kanāli, ir veseli, tur vismaz 4 ir. Ja? Tādu ritīgu līderu kanāli. Ja? Un 3 no tiem ir projektoriskie, kas gaida uzaicinājumu. Un ja tie kanāli līderisma sāk inicēt, es vienkārši baidos par tiem cilvēkiem, kuri seko tiem līderiem, jā. Un tikai viens ir manifestējošais kanāls, ka cilvēks pats var iet, un es esmu karalis, jūs mana valsts, jā, un tad es jūs te kontrolēšu un vadīšu. Ļoti interesanti, un tāpēc mēs cilvēki dizaina neizdalam sievišķība, vīrišķība. Un man šķiet, ka tas ir tieši tas, kā vīrs man pateica, es saku, klausies, bet visi saka, ka vieglums ir sievišķība. Viņš saka, ko smagums ir vīrišķība? Viņš saka, ja cilvēkam ir smagi, tas nozīmē, ka viņam kaut kādas problēmas. Ja viņš ir smags, jebkuram jābūt vieglam, par ko tu vispār runā, Dārija? Es tieši šodien par šo domāju, tieši savu vīru kontekstā, un viņš ir viegls. Nu, tā kā viņš ir viegls, man ar viņu ir viegli, citiem ar viņu ir viegli. Tā kā jā, nu atkal pretrunas zināmā mērā mums tas asociējās tiešām ar tādu ir kā sievietes tipāžu vairāk, jā, bet es pilnīgi noteikti nevarētu teikt, ka mans vīrietis ir sievišķīgs, nu tā kā, ka viņu varētu rakstīt pilnīgi noteikti, nē. Pilnīgi noteikti, nē. Tā kā jā, tas viss, man liekas, ļoti brīnišķīgi šis apgājuši tik daudzus tādus stereotipus un tik lielu tādu, nu, kā saka, polaritāti un tādu klasifikāciju. Tas ir tā un tas ir šitā, bet ja mēs tiešām paskatāmies, ka visas īpašības, visām īpašībām ir vieta būt un ka tas ir tiešām par tādu cilvēcību un par tādu autentisko sevis izdzīvošanu, un arī tas, ka, ja mēs runājam vispār par tādu miedarbību sievietei ar vīrieti, skaidrs, ka tas ir jau no dabas ielikts, nu, pretējā gadījumā būtu tikai viens dzimums, vai ne, vai vispār tur, nezinu, varētu visādi brīnumi tur notikties, bet, nu, nevelti ir šie 2 dzimumi, jā, un skaidrs, ka mēs esam paredzēti būt šajā
šajā miedarbībā. Bet es ticu tam konceptam, ka nav pareizi un nepareizi. Es ticu tam, ka ir tā, kā dara jums. Un te ir foršākais, kad tā puzlīte saliekās. Kad vienkārši saliekās tas, kā, kad atrodat tos cilvēkus. Jo es varu teikt, ka es ar savu vīru, satiekot viņu burtiski jau, nezinu, 2., 3. dienā, es sajūtos kā mājās. Un tā ir tā ļoti, man liekas, tā spēcīgā sajūta, ka tu zini, ka tas tavs cilvēks. Tu viņu atpazini? Es viņu atpazinu, jā. Pastāsti par šo. Tas vispār nav mūsu tēmas jautājums, bet es tieši tagad rakstu lekcijas par transpersonāliem profiliem, jau uzrakstīju. Un, nav svarīgi, kāpēc viņš tā saucās, bet tavējais profils ir šis un saka, ka cilvēki otru atpazīst. Kā tev tas notika? Pastāsti. Tas ir man pilnīgi skudriņas, es atkal to atceros, bet tas ir zināmā mērā magic, jo man jāstāsta, kāda ir bijusi mūsu iepazīšanās, bet tā ir ļoti par atpazīšanu. Un tas ir tāds, ka tas ir vēl laiks, kad mums visiem bija draugiem.lv. Un tad bija bija tā tendence, ka mēs, par cik tas bija jauns portāls, mēs mēģinām arī apstiprināt cilvēkus, kurus mēs tā kā nepazīstam, jo tas vienkārši bija kāds te uzaicina, un tad tu tā kā, viņu apstiprini. Un šajā gadījumā man uzaicināja uz draudzību kaut kāds vīrietis, un tajā brīdī tev sāk rādīties viņa draugi arī tur kaut kādā tajā random lentiņā. Un tāds notika, ka man vienkārši popapoja mana vīra bilde, izlece, un tas bija tā kā tādu elektrību, tā kā, tu vienkārši, tu zini, tu atpazīsti, tu ieraugi šo te cilvēku, pie kam tajā brīdī tā bilde vispār nebija tāda, reko es, un nāciet ar mani iepazīties. Viņam bija bērns uz rokām, un lai viss tā kā būtu skaisti, tad es esmu otrā sieva, ja? Jā. Mans vīrs ļoti salīdzinoši jauns apprecējās, un viņam ir meitiņa. Jau meita, nav vairs meitiņa, jau pieaugusi dāma. Un tad šī bilde bija ar viņu, ar meitiņu uz rokām. Un, tā kā pēc būtības vajadzētu būt tādai sajūtai, ka šis vispār uz mani neatiecās, ja? Tā kā kādā vispār sakarā vīrietis ar bērnu, kāpēc lai es tam pievērstu uzmanību. Bet tajā bija kaut kas tik magnētisks. Un, kad es tā kā viņu ieraudzīju, viņam uzrakstīja pat vēstuli, komplimentu, viņam ir ļoti skaists zils acis, un es laikam viņam uzrakstīju vēstuli vienkārši komplimentu, bet lai tā kā cilvēki saprot, jā, tas nebija doma, ka tagad kaut ko te uzrakstīšu, kaut ko kādai te atņemšu, tas ir cilvēks cilvēkam, vienkārši par to, ka vienkārši ir, super skaists acis, uz ko viņš man atbildēja kaut ko, draudzības apstiprinājās, un mēs pēc nedēļas netīšām saskrējāmies es jau gāju mājās pie klubiņā, pie ieejas mēs saskrējāmies. Un no nākošās dienas mēs dzīvojām kopā. Ak, Dievs, viņš ir spontāns arī tev pēc cilvēka dizaina? Es godīgi sakot nezinu, tad man būtu jāpapēta. Vienkārši, tā. Un es vēl atceros, toreiz, ka es viņam to bildi ieraudzīju, es vēl atceros, ka es draudzenē vēl rādīju kaut kā, jo mums jau draudzība bija apstiprināta tajos draugos, un es draudzenē rādīju, ak, Dievs, es nevaru, kā man patīk viņa acis, jā. Un es viņu satiku arī tādā periodā, kad viņš jau bija brīvs vīrietis, tā kā tas nebija kaut kāds tur tēmiņas un kaut kas tam līdzīgs, kaut kādas tur atņemšanas un atvilšanas, un mēs vienkārši satikāmies tajā momentā, ka mums bija jāsatiekās, un mēs kopā esam 2012. Mēs apprecējāmies, kas nozīmē, ka mums 13 gadu laulībā, plus 19 gadus, laikam, sanāk kopā, ka mēs esam. Dievs, cik tas ir interesanti. Jūs saprot, man Pēteram arī ir 6'2", un mums tas viņš saka, ka viņš mani arī atpazīt. Man ir cits profils, es vispār, nesaprotu, par ko jūs runājat, bet es vienmēr klausos ar tādu zosādu un maģiskumu.
1. septembrī mēs abi divi sākam mācīties Rīgas komercskolā. Es sēdēju pie loga pirmajā solā, viņš pie sienas tur priekšpēdējā solā. Es viņu pat neredzēju, bet viņš man pēc vairākiem gadiem teica, tikko tu piecelies un sāki runāt, kas tu esi, ja, tas, ka mums bija jāpagriežās pret visu klasi no pirmā sola. Viņš perfekti pēc 6 gadiem atcerējās, kas man bija mugurā. Un kaut kādā nejaušā veidā, caur kaut kādiem tur draudziņu, tos klases biedriņu uzaicinājumiem, es esmu tikusi pēc 3 nedēļām sēdēt precīzi aiz viņa. Un viņš 3 gadus vienkārši no manis norakstīja matemātiku. Tā kā labrīt, jā. Nu jā, un mēs, protams, mums tur garš stāsts, kā mēs tur beigās bijām kopā, jā, bet dzīvojam mēs kopā no 27 gadiem. Nākošu gadu būs 30 gadi, kā mēs dzīvojam kopā, jā, bet precējušies mēs bišķi mazāk, esam pa 3 gadiem mazāk, 17 gadus. Pagaid, Nu šitāds te atpazīst. tev tā 20, es ar savējo iepazinos 27 gados, mums ar tevi ir kur tu tev tur kaut kā? Nu kā man, Tu kaut ko šogad pārspīlē. 46 gadi, Nu. man jau ir 46, Nu, man nākošu arī. gadu man 47. Nē, mēs sākam 20 gadus, pareizi, 20 gadus mēs dzīvojam, vienkārši mēs sapazināmies, kad mums bija 15, jā, un mēs ar viņu sākam pirmo reizi būt pāri Tāpēc. 17 gados, mēs pirmo reizi sākam ar viņu satikties 17 gados, bet mēs bijām pēc tam izšķīrušies. Lai patusētu, tā teikt, padzīvotos un karjeru padarītu, un tad mēs atkal savienojamies pie 27 gadiem. Bet, zini, ko es vēl tev gribēju pagaidi pie šitā visa? Izlasīt vienu komentāru, Ilzi uzrakstīja. Mūsu ģimene ir vienošanās. Es esmu uz pašaspausmi vērsta, neesmu maisaimniece, bet vienojamies, kamēr bērni ir mazi, es esmu mājās, viņš strādā. Nu, Ilze, bišku, man liekas, ka piemeloja, jā, jo Ilze drīzumā ir profesionāls un certificēts cilvēka dizaina analītiķis, kurš ir pabeidzis ļoti nopietnu izglītību, jā, gan sākumā mācījās pie manis, gan pēc tam International Human Design skolā, jā. Tāpēc, nu, tas, ko viņa saka, jā, tas bišku tāds arī mānīgi, jā, jo viņa jau arī lasa konsultācijas šobrīd, jā, un arī drīzumā varēs arī vadīt grupiņu Living Your Design, tāpēc Ilze. To ar saviem 4 motoriem, jā. Tā, un Karina rakstīja, un ir interesanti, ka no evolūcijas viedokļa un šiem mūsu apstākļiem, kādos strauji ejam šo tēmu apskatīta un kā tas būs. Jā, tā. Kas mums te vēl ir pa komentāriem? Varbūt ne vieglums, bet plūstamība. Man saka, ka varbūt sievišķīgo vieglumu, ja mēs nodēvējam par plūstamību un smagums par konkrētību, ka vīrietis ir ar konkrētību un sieviete ar plūstamību, jā. Man liekas, ka forša piezīme. Man liekas, ka tajā pat sieviete var būt konkrēta, bet vīrietis gluži laikam plūstoši nu, varbūt visādi. Tu zini, nu, piemēram, ja mēs paskatīsimies no bodygraph viedokļa, jā, tāpēc, ka, nu, mums jau saku, tāds pats vīrietim un tāds pats sievietēm sievietē var būt bodygraphs. Un, piemēram, 59. vārti, ja, kas ir tāda tīrāka seksualitātes enerģija, tāda plūstoša, penetrējoša, mēs tā arī saucam, ja. Tur pilnīgi, zin, tāds sarkans lukturs šeit karājās, bet viņa tiešām tāda ļoti maiga, ja. Un iedomājies vīrieši, kuriem ir 59. vārti, viņi arī izskatās plūstoši. Un, ja mēs paskatīsimies tādus vīriešus, mūsu pazīstams vīriešus, kuriem es, piemēram, zinu bodygrafus, ja, piemēram, instrumenti, Sejāns un Šipkēvits, viņiem abiem diviem ir 59. vārti. Paskatāmies uz šiem vīriešiem, kad viņi dod intervijas, ja, kad viņi liek storijas, kādi viņi izskatās, ja. Es interesi pēc atvēru savu vīru bodygrafu, mazums tur kaut ko ieraugam. Nu jā, tāpēc arī šīs te plūstamība, šī te penetrējoša, seksuāla, seksīga, maiga tāda enerģija, kura vienkārši tā piekļaujās, jā, viņam varbūt arī vīriešiem, un starp citu, zinu, ko es esmu ļoti daudz pamanījusi vīriešiem, kuriem ir 59. vārti, viņi zin, ka viņiem ir šī tāda, nu, nav tāds strupais, kaut kas nokrita, paceļu, paņemu, eju, jā. Viņš tāds ir, bišķiņ tāds, jā. Un es esmu piefiksējis vīrieši, kuri,
kuriem šeit ir galvā šīs te sociuma normas, ka mazliet tāds maigāks vīrietis ir jau ar kaut kādu zīmogu, jā, virsū. Tad viņi to ļoti mēģina slēpt, jā, un ka viņi mēģina uzvesties savādāk, jā. Un ko es vēl esmu piefiksējusi šādiem vīriešiem, ir ļoti noraidoša attieksme pret seksuālām minoritātēm. Viņi jūt sevi kaut kādu, tas jau nenozīmē, ja ir tāda enerģija, ka tas ir jābūt uzreiz sievietei, jā. Nē, tas nav par to, bet tās sociuma normas ir tik dziļi šeit galvā ieborētas, ka ja tu pēkšņi izjūti šo te sievišķīgo penetrējošo enerģiju sevi, tad vīrietis var vispār noslēgties no viņas, jā. Nē, es tāds neesmu. Starp citu, Jānis Ejāns, man liekas, ļoti seksuāls, harizmātisks un vīrišķīgs vīrietis, ja? Jo kāpēc? Tāpēc, ka viņš dzīvo kolosāls. Jā! Nu, kā man viņš vispār neasociējās ar viņš ir kaut kāds, protams, nezinu, viņam ir harizmas kanāls, tas, viņš ir mega enerģētisks ģenerators, bet ja tu paskatīsies, jo es ļoti daudz vēroju, ja? Man ļoti interesanti, kā izpaužās katras niansītes ķermeņa kustībās, ja? Bet ja mēs paskatīsimies tā katru viņa kustību, ja? Tādu kaut kā viņš runā, tur nebūs tas standarts mēl, tāds alfa, tāds mēl, vai ne? Nu, vai tu viņu varētu par tādu norakstīt? Nē. Viņš ir tāds, viņš ir pilnīgi noteikti, viņš ir ļoti izteikts radošo enerģiju, creator un radošs. Tie vārdi ir tieši radošums, radīt. Un radīt ne tikai bērnus, jā, bet arī radīt kaut ko vairāk kā projektus, kā mākslu un vienalga. Nu, tas ir whatever. Jā. Nu, skaisti man liekas, kad mēs tā papreparējām. Un mans vīrs ir manifestējošs ģenerators 1-3. Wow. Un viņš ir emocionāls vai nav emocionāls? Kur man jāskatās? Trīsstūrītes, kas ir, ja tu skaties... Viņš ir emocionālais. Viņš ir, trīsstūrītes, paga. Trīsstūrītes brūns, kas ir labajā pusē. Nu, viņam abās pusēs trīsstūrīši ir pilni. Tad viņš ir emocionāls. Jā, viņš ir emocionālais, jā. Viņš dzīvo, viņš ir lēnīgāks nekā tu, viņš nav tik spontāns, cik tu. Nu, zini kā, lēnīgāks, jā. Lēmumu pieņemšanā. Jā, droši vien, jā, bet tajā pašā laikā viņam ir tādas kaut kādas lietas, kas viņam tādas ierastās lietas ir, kas ir vairāk uz tādu fiks sataisīties, braukt golfu spēlēt. Tur čomi uzaicināja, tur uz medībām. Jā, nu, piemēram, manam vīram arī, viņam ir ļoti, viņš ir kaislīgs autobraucējs, jā, un viņam skaidrība, ka tik līdz viņu kaut kuru autobraucēju uzaicinās, viņš brauks. Viņam vienkārši tā a priori jau ir skaidrība, ja? Bet tās lietas, kuras nav tādas skaidrības, ja? Tad tur varētu būt tas, bišku lēnāk nekā tu pieņem lēmumus uz kaut kādām lietām. Visticamāk, jā. Starp citu, arī nav baigi tāda klasiskā sievišķā vīrišķība parādība, ja? Tu esi neemocionāla, spontāna, konfliktējoša, ja? Konfliktējuši par to, ka tu gribi ar to savu konfliktu ierakņāties dziļāks, kas tur lacītam vēderā uzzināt, ja? Tādā veidā tu nokļūsti pie intimitātes, ja? Viņš ir emocionāls, jā, viņam šodien slikts garastāvoklis, rītdien labs, jā, un tā kā es šobrīd nezinu, es neesmu pārliecināts, paprasi man rītdien, jā, nu tā kā, zin tāds, viļņains. Un atkal, jā, mēs šeit runājam, jā, ka tomēr šīs te, šobrīd nezinu, kā būtu, ja? Tas jau arī vairāk tā kā sociuma viedokli kaut kas attiecināms uz kaut kādu sievišķo, vai ne, pusi? Jā, un arī emocionalitāti. Ja es esmu neemocionāli, viņš ir emocionāls, un tā kā pēc klišejiski tur tā kaut kā nesakrīt, jo emocionālām ir jābūt sievietēm un vīriešiem vairāk pragmatiskiem, bez tādām emocijām, jā. Nu, tā kā tā tas tiek traktēts. Tāpēc, jā, man ļoti patīk šis te koncepts, kad mēs nedrīkstam būt klišejiski, ka mums ir jāskatās, ka var būt visādi, var būt dažādi. Jā, starp
citu, man te vīrs saka, ka mūs jau dzēn ārā no viesnīcas numuri 2,5. Ja mēs, lai mēs finišētu varbūt to sarunu, ko varbūt es no savas puses gribētu pateikt, ka mēs šodien runājam par kaut kādām dažādām perspektīvām šajā jautājumā, un viennozīmīgi teiksim, ja jūs jūtaties attiecībās tādā klasiskajā konceptā, vīrietis, manais māmu, un tu esi sievieti, gludi, ak, Dievs, vienkārši tikai turpiniet tā darīt, ja jūs abi jūtaties no tā kaifā, ja jums tiešām tas sniedz kaut kādu nenormālāko gandarījumu, ja, bet varbūt šo te moduli, ja, nevajag tur iestāstīt draudzenēm, ka viņām arī tā vajag, ja, piemēram. Un tāpat laikā, ja jūs jūtat, ka šajā sociuma uzspiestā moduli jums ir par šauru, ka jūs negribat būt tā sievišķīgā sieviete, kuru visi apraksta grāmatās, tad ejiet ārā no tā rāmja. Dariet, dzīvojiet sevi, nebaidieties tā kā būt ārpus šī sociuma rāmja, jo dažiem šīs rāmjas piestāv nevis tāpēc, ka viņi ir šauri minded, ja? Bet vienkārši tikai tāpēc, ka viņu bodygrāfos tas arī ir parādīts. Tas rāmis var būt ok, un tas priekš viņam nav rāmis, tā ir viņam vienkārši viskaisīgākā dzīve, bet atkal citiem tā var ļoti būt graujoša dzīve, dzīvot šādos standartos. Tāpēc es vienmēr aicinu ieklausieties sevi, un ja jums šķiet, ka kaut kas nav labi, nemēģiniet sev pārliecināt, ka ir viss labi. Ja jums šķiet, tas nozīmē, ka tā tad ir kaut kas nelabi. Tā. Jā. Gunti. Paldies tev liels. Man liekas, rītīgi forši sanāca. Arī paldies liels par tādu tēmas pacelšanu. Es vispār nebiju domājis, ka mēs par to runāsim. Kādā sakarā mēs par to runāsim, bet kaut kā tu tā sajūti kaut kā. Es vēl šodien no rīta domāju, kāpēc mēs par to tēmu runājam? Kāpēc? Kādā sakarā? Es un Gunta par sievišķības tēmu, bet varbūt citiem arī tas būs interesanti. Man bija interesanti. Man arī bija interesanti, jā. Man liekas, ka... Zini, kāpēc mēs par to runājam? Tāpēc, ka mūs noteikti nevar ne tevi, ne mani ielikt šajos te klasiskajos, stereotipiskajos rāmjos, un tā pašā laikā mēs pilnīgi noteikti jūtamies abas divas kā superīgas sievišķīgas sievietes. Es jūtos kā ļoti iekārojama sieviete. Es tā jūtos, bet es negludinu. Super, Dari. Paldies tev liels. Paldies tev, Gunti. Jā, viss. Mums jāaicina tos, kas vēl nav noskatījušies, jāiet ir uz YouTube, jo tā ir arī super karsta epizode, un daudz par naudu mēs runājam, un daudz par viltmi, un to, ko spēj magnētiskais ģenerators, viņš dzīvo pēc viltmes. Un vēl mēs runājam, kā mēs varam savas krutas pagātnes pieredzes, ja mēs esam šodien pazaudējušies, pārnest vienkārši Ctrl+C, Ctrl+V uz šī brīdi un izmantot viņas. Un tā ir tava superspēja arī analizēt pagātni, ja, un dot skatienus citiem cilvēkiem, kā viņiem šobrīd izkļūt no tām kaut kādām situācijām, kas šobrīd nav patīkams. Labi, viss, Gunta, man ir jāiet. Pēc jau stāv par tādu, vai mums ir jau viss prom dzenās. Paldies jums, meitenes, visiem un puiši, kas klausījās un kas piedalījās, un puiši galvenais, ka arī piedalījās šajā sarunā. Paldies, un ka rakstiet komentārus, un rakstiet arī pēc laiva. Kaut ko vismaz sirsniņu uzliekat mūsu laiviem. Tie, kas šeit bija 26, 30 cilvēki, uzliekat katru sirsniņu pie komentāriem. Mums vismaz būs 30 komentāri. Un mūs redzēs, algoritms strādās.